Un sveicināti manā pirmajā oficiālajā gameplayā. Šodien spēlēšu AC4 sērijas, kura spēle? 6. Laikam, jā. Personīgi mana mīļākā daļa. Man ļoti patika otrā daļa, bet šī tiešām otro pārspēja. Es teiktu, ka daļa visa, daļa stāsta, daļa gameplaya, milzīgās pasaules. Tiešām es varētu teikt, šī ir next gen spēle. Ubisoft tiešām ir pārspējuši paši sevi. Gribēju uztaisīt to gameplay, lai ieteiktu jums spēli nopirkt, jo tiešām tā ir savas cenas vērta, jo ir tīpaši ar šī brīža akcijām. Spēle ir milzīga, pasaule ir, laikam Ubisoft teica, ka, lai apceļotu visu pilnībā, ir nepieciešams apmēram 4 stundas. Es nezinu, vai tā ir patiesība. Nu, varbūt, jā. Šeit arī mainās laikapstākļi, kā es tikko redzēju. Tas man ļoti patīk. Uz PC viņa ir ļoti labi izveidota. Spēlē ir diezgan daudz ko darīt. Stāstu izgāju, bet šeit ir, jā, šeit ļoti daudz ko darīt. Parādīšu vienu no aktivitātēm. Šie kontrakti, viņus var paņemt, tad nogalina vienu čali. Un tu par to saņem atalgojumu. Šeit var mainīt ieročus. Šeit ir gandrīz visi. Tā tur ir. Tūlīt aiziešu vai aizskriešu. Spēle uz sauszemes ir apmēram 60%. Un jūrā ir apmēram 40%. Nu, no visa story. Pēc tam pats var izvēlēties, kur tu vairāk gribi spēlēt, vai sauszemes vai jūrā. Tā, labi, paņemšu. Kartē man tur parādīs, kur jāiet. Šī spēle vairāk ir balstīta uz stealth, jeb lavīšanos. Bet, protams, tur arī var izvēlēties combat pieeju. Protams, tā ir daudz grūtāk, bet, nu, tā ir tava izvēle. Šī spēlē kombats ir uzlabojies, kļuvis daudz interesantāks. Šī ir mana Eagle Vision, ar kuru es uzzinu, kas man jānogalina. Jā, es izpildīju. Dabūju naudu, un tagad es varu bēgt. Vai cīnīties. Es laikam beigšu. Arī viss šīs parkour lietas ir uzlabotas. Pats parkour ir uzlabots. Tas arī nedaudz, es teiktu, pat interesantāks un vieglāks. Stāsts šajā spēlē nav atkarīgs no iepriekšējām daļām. Lai gan es ieteiktu pirms šīs daļas spēlēšanas spēlēt arī iepriekšējās, jo, nu, varbūt ne pirmo. Nu, pirmā bija gan arī, es teicu, ka diezgan liels mēsls, jā, bet, nu, otrā daļa tiešām bija lieliska. Katram ienaidniekam ir savu pieeja, kā viņu nogalināt. Dažus vajag disarmot. Dažiem vajag sākumā, kā teikt, break defense, savādāk nevarēs viņus nogalināt. Nu, šie ir diezgan vienkārši nogalināmi, bet lielie, tie resnie, tos gan ir daudz grūtāk. Nu, ne ļoti daudz, bet diezgan. Labi, parādīšu nedaudz naval kombatu. Jā, spēles stāsts ir diezgan interesants.
Jaunais varonis ir daudz labāks pa Konoru. Es saku, kad trešā daļa bija diezgan slikta. Es biju, ne slikta, bet es biju viņā vīlies. Ubisoft nevarēja izdarīt to, ko viņi teica, ka viņi izdarīs. Ka tu varēsi uzkāpt pilnīgi visā, ka tu varēsi darīt to un to, bet nu, tā noteikti nebija. Bet šī atkal tiešām ir interesanta. Tiešām maličs Ubisoft. Es ceru, ka daudz cilvēku šo spēli nopirka, jo vajag atbalstīt izstrādātājus, lai viņi turpina taisīt šāda veida skaistas spēles. Tas redzēt, tiešām. Protams, arī iepriekšējās daļas bija skaistas, visi tie skati, bet šeit ir, nu, tiešām skaisti. Šeit var aiziet uz savu kabinetu. Nezinu, kā būs ar loading screeniem, jo man fraps ieslēgts. Tas uzmanīja, ka ļoti... nē. Te ir mana flīte. Ja tu ieņem kādu kuģi, tad viņš ir tavā flotē, tu viņu var sūtīt misijas, naudu pa to dabūt. Kaut kā tā. Man kaut kuģi tu pāris. Jāuztais doki. Lai vajag man šito. Ok. Labi, skip. Jā, šeit viņus var sūtīt misijās. Cik saprotēs jums nevar. Es pastīšos citu vietu. Nē, man pietrūkst šo te sastāvdaļu, lai viņus sūtītu misijām. Labi. Jā, reku, mans kabinets. Tāds nieks vien ir, bet nu. Ko lai dara? Tā, iebraukšu jūrā, parādīšu. Jā, kā jau teicu, loading screens var būt garāks. Jo man FPS tikai tagad 30. Spēlēju, protams, uz datoru. Dators ir diezgan labs, varbūt videokarta varēja būt labāka, bet nu, spēles var mierīgi uz high spēlē. Šo laiku mums spēlēju uz medium, bet tā tiešām skaisti. Grafikas un vispārējais. Nu, davai. Šajā spēlē tev nav galvenā varoņa, kas bija iepriekšējā, tas bija Desmonds Miles. Tas man diezgan kaut kā nepatīk. Es vairāk gribēju spēlēt kā Desmonds atkal. Jā, redziet, es šo kuģi, es varu viņu nogāzt. Redziet, viņi cīnās par šiem. Tie ir pirāti. Es varu viņam palīdzēt, bet es laikam to nedarīšu. Man liekas, viņi man novāks. Tad šī ir tā milzīgā mape. Es viņu nevaru lielāk patīt. Pēc tā, labi. Nu, ir diezgan liela. Redziet, daudz ko darīt. Parādīšu zemūdeni. Šis ir fast travel. Ja tu atslēdz lokāciju, tu vari tur doties ļoti ātri. Vienkārši uzspiešot kontroli. Tad parādīšu zemūdens pasauli. Nu, tādu zemūdens pasaules vēl neesmu redzējis video spēlēs. Šai spēlē tik daudz ko darīt, kad tā ir viena no lielākajiem spēlēm, kādas esmu redzējis.
Es nezinu, cik stundas vajag, lai to visu pilnībā izdarītu. Es nemēģinātu. Haizīgs arī jums uzbrūk. Tieniešu. Mehānikas tāds pašs kā uz zemes. Šeit varu iegūt gaisu. Šeit var dabūt diezgan daudz lielu naudu. Izpētīt visu. Nogribs kūņis. Redzēt. Man tagad vēl 2 palika. Šie zāles var paslēpties no aizivīm. Vai izmēr pamanīja. Vispālē. Wow. Tulsēs. Lai man to nolāks. Cerams, ka. Labi, vēl viena palika. Laikam šeit. Jā, nekā. Ko? Neko nedabūju. Labi, iet apkaļ. Tā kā pamanīja. Jā, mirsti. Ja man tur nolāks. Pasāpšos. Tur gaisa sāk pietrūkt. Paspēšu. Jā, paspēšu. Visu sāku slīgt. Jā, šādi ir zemūdens pasaule. Parādīšu vēl Naval Combat. Redziet, šādus varētu novākt ar iespējams vienu šāvienu. Ir vēl challenge. Pasīšos kartē. Kaut kādi lielāki. Varat te aizpildīt apstīties. Šai spēlē var uztaisīt pilnīgi visu gameplayu. Protams, ja jūs gribēsiet, ja pagaidām jūs neizrādat nekādu atbalstu, vismaz pagaidām. Cerams, ka nākotnē būs nedaudz lielāks atbalsts. Skatieties. Jā, mums šādi. Parādīšu Mortal Shot, kas ir ļoti spēcīgs. Tam strāpīšu. Redziet? Jā, novācu. Kuģis arī var ieņemt, ko es arī darīšu. Labi, sākumā šo novācu. Šos tolīt mēģināšu novākt. Nē, labi, viņa ir mīluši. Viņa ir mīluši. Skatieties. Teicu. Labi, vēl viens paliek. Jā, viss ņemi. Ko viņš noslīk? Nopietni. Labi, atradīšu cits. Tad vēl dafigā viņi. Piemēram šīs. Ai, otrs ne. Labi, vajag kaut ko nedaudz lielāku. Labi. Šeit pagaidām neredzu nekādus tīpašus kuģus. Laikam šis tāds reģions. Kuģi var upgraidot. Man liekas, ka man kuģis ir apmēram 25. līmenī. Vai 24. laikam. Es īsti pats nezinu. Ilgi neesmu spēlējis. Šeit arī ir mūsdienu gameplays. To arī var parādīt. Šeit Naval Combats ir 2 reiz labāks kā 3. daļā.
Ceram, viņš nenoslīgs. O, smuki. O, labi. Labi, ka dīšos. Šis ir neliels kuģis, tiešām. Tāpēc nekāds challenge lielais tas nav. Te arī kuģi 35. līmenī un man liekas, ka bija vēl 36. Jā, vajag, kad līdās. Kas man tur rāks? Neliek man mierā. To ir kādam uzlekšu. Nu, trāpīšu. Nu, mēģinu. Ko man ierošana uzlikt? Nu, ko esmu izdarījis? Nāk šurp. Jā. Spēlē arī pāris bugiri, protams, bet, nu, salīdzinoši maz. Ir īpaši salīdzinot ar trešo daļu, kur tie bija pārāk daudz. Nu, kas man tur mierā? Labi, tātad es varu te kuģi salabot. Lower wanted level, kas šeit. Kas pļāvien. Ja es nogalinu ļoti daudz kuģis, iznīcinu, tad šo es varu izmantot, lai noņemtu meklēšanas līmeni. Un tas viņu var aizsūtīt savu floti, ko es nedarīšu, jo viņš ir pārāk mazā līmenī. Jā, atbrīvošu ceļus, lai iet iedzer. Labi, parādīšu tūlīt mūsdienu gameplay, kurš izskatās šādi. Tur daudz ko nevar darīt, bet, nu, varu apskatīties, kā Ubisoft izstrādāja. Un izstrādāja mūsdienu pasauli. Tu strādā ap Stergo, kas ir, protams, templieši sliktie. Cik es saprotu, tu arī neesi labais. Ne, tur īsti saprast nevar. Kā esi labais, bet kā neesi labais. Labi, tas īstās mēram šādi. Edvards. Nē, kā īpaši tā nav, bet, nu, jā, es domāju, es šeit noslēgšu video. Cerams, ka jūs šo video izbaudījāt. Ja būs kaut neliela atsaucība, likšu vēl. Un, kā jau teicu, varu izveidot gameplayu, iziet vēlreiz. Nu, tad līdz nākošajai reizei.